Jūs neticēsiet tam, ko karš ar Irānu tikko atklāja. Konflikts nav tikai cīņa par raķetēm, naftu un teritoriju. Šajā trešdienā, 2026. gada 29. aprīlī, iezīmējas vēl lielāks pavērsiens. Karš pret Irānas režīmu parāda jaunas varas formas dzimšanu, kur ticība, tehnoloģijas un kosmos kopā ienāk kaujas laukā. Mēs redzam savām acīm, kā Irānas vēsturiskā islāma revolucionārā gvarde saskars ar jaunu varas formu. Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reālaikā, augstākajā žurnālistikas kvalitātē, kāda jebkad redzēta, uzticamības standartā. Milsons Alves. Operācija Epic Fury, ko vadīja Amerikas Savienotās Valstis Trumpa vadībā, nostādīja Teherānu spiedienu priekšā, kas pārsniedz militāro līmeni. Irānas režīms nesaskarās tikai ar lidmašīnām, kuģiem un sankcijām. Tas saskarās ar mašīnu, kas apvieno mākslīgo intelektu, satelītus, orbitālo internetu, lāzerieročus, reģionālās alianses un jaunu drošības arhitektūru tuvajos austrumos. Tomēr šajā visā struktūrā parādījās dažas atklāsmes. Pirmā atklāsme ir reliģijas nozīme globālajā politikā. Irāna ir šītu teokrātija, ko aizsargā revolucionārā gvarde un atbalsta Hezbollah, Huti un Hamas. Šī asa izmanto reliģiju, militāros grupējumus un valsts varu, lai saglabātu reģionālo ietekmi. Taču no otras puses ir parādījusies atbilde, kas balstīta identitātē, drošībā un civilizācijā. Izrēlai, Amerikas Savienotajām Valstīm un Arābu valstīm satuvinoties, Ābrahāma līgumi ir mainījuši tuvo austrumu loģiku. Tie satuvināja Izraēlu ar tādām Arābu valstīm kā apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Maroka un Sudāna. Tas nebija tikai diplomātija, tā bija stratēģiska pārmaiņa. Atklāsme, kas iepriekš šķita neiespējama, pavēra ceļu sadarbībai aizsardzības, izlūkošanas, tehnoloģiju un tirdzniecības jomā. Kara vidū šī tuvināšanās izskatās kā sakāve Teherānai. Irānas režīms gadiem ilgi centās izolēt Izraēlu un izspiest Amerikas ietekmi no reģiona. Taču, liekot uzsvaru uz draudiem un bruņotām grupām, tas galu galā piespieda senos pretiniekus apvienoties vienā pusē. Izraēla tika iekļauta Amerikas Savienoto Valstu centrālajā pavēlniecībā, kas atviegloja militāro koordināciju reāla laikā ar amerikāņiem un Persijas līča arābu sabiedrotajiem. Vienošanās ne tikai atvēra vēstniecības, bet arī izveidoja izlūkošanas kanālus, aizsardzības tīklus, sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā. Otrā atklāsme ir tehnoloģiska. Karš ar Irānu parāda, ka mākslīgais intelekts ir pilnībā ienācis militārajā jomā. Tādas sistēmas kā Maven no Palantir apstrādā satelīta attēlus, novērošanas datus, slepenu informāciju un lauka signālus, lai palīdzētu mērķu identificēšanā. Tas, kas agrāk prasīja daudzus analītiķus un garus ziņojumus, tagad var tikt sakārtots dažu sekundžu laikā. Tas maina kara tempu. Irāna vienmēr ir paļāvusies uz izkliedēšanu, slepenību, tuneļiem, slēptām bāzēm un sabiedrotajiem, kas izkaisīti dažādās vietās. Bet mākslīgais intelekts samazina šo priekšrocību. Tas atrod likumsakarības, salīdzina datus un pārvērš informāciju darbībā. Irānas pretinieks ne tikai vēro, bet arī aprēķina un pieņem lēmumus daudz lielākā ātrumā. Mūsdienu karš negaida. Tas, kurš kavējas reaģēt, zaudē pozīcijas. Irāna joprojām runā tā, it kā atrastos senā karā, kas balstīts uz draudiem, propagandu un simbolisku pretestību. Savienotās valstis darbojas citā līmenī – dati, satelīti, mākslīgais intelekts un tūlītēja koordinācija. Attālums starp Teherānas slēgto struktūru un amerikāņu tehnoloģisko mašīnu kļuva acīm redzams. Trešais atklājums nāk no orbitālās interneta. Starlink parādās kā svarīgs elements šāda jaunā kara veidā. Kamēr Irānas režīms mēģina kontrolēt informāciju, atslēgt internetu, bloķēt tīklus un uzraudzīt iedzīvotājus, satelīta savienojumi atver spraugas, kuras ir grūti aizvērt. Teherāna var mēģināt traucēt, izsekot un apspiest, tomēr komunikācija vairs nav atkarīga tikai no kabeļiem, torņiem un iekšējām atļaujām. Tas skar Irānas kontrolas pašā sirdī. Slēgts režīms ir spiests kontrolēt, ko cilvēki redz un ar ko dalās. Kad informācija izkļūst caur debesīm, šī kontrole zaudē spēku.
Valsts cenzūra vairs nav drošs mūris, bet kļūst par sienu ar plaisām, pa kurām attēlu un ziņojumi izplatās ārpus oficiālā filtra. Starlink kopā ar militārajām sistēmām, piemēram Starshield, parāda, ka kosmos ir kļuvis par tiešu kara sastāvdaļu. Sakari, navigācija, novērošana un koordinācija notiek caur zemo orbītu. Kaujas lauks nebeidzās uz Zemes, jūrā vai gaisā, tas paceļās kosmosā. Tas, kurš pārvalda šo slāni, redz labāk, sazinās labāk un koordinē labāk. Tā ir astropolitikas svara reālajā pasaulē. Ceturtā atklāsme ir virzītās enerģijas ieroču izmantošana. Lāzeru sistēmas, piemēram, Helios, kas ir saistīta ar ASV jūras spēkiem, un Iron Beam no Izraēlas, kļūst par dziļu pārmaiņu simboliem aizsardzībā. Ilgu laiku loģika bija izmantot dārgu raķeti, lai notriektu lētu dronu vai raķeti. Tas nāca par labu grupām, kas saistītas ar Irānu, kuras paļāvās uz piesātinājumu. Tagad šī situācija sāk mainīties. Ar lāzerieročiem šāvienu izmaksas var ievērojami samazināties, kamēr agrāk lēts drons piespied izmantot ļoti dārgu apbildi. Virzītā enerģija sola neutralizēt draudus ātrāk un ar mazākiem izdevumiem. Ja droni, raķetes un spieti vairs nav ekonomiska priekšrocība, Teherānas un tās sabiedroto spiediens zaudē daļu savas ietekmes Irānas labā. Tas ir skaidrs brīdinājums. Režīms gadiem ilgi ir ieguldījis raķetēs, dronos un sabiedrotajos, kas spēj veikt pastāvīgus uzbrukums Izrēlai un Amerikas interesēm. Bet, ja aizsardzība attīstās ar sensoriem, lāzeriem un mākslīgo intelektu, vecā formula zaudē spēku. Tas, kas šķita milzīgs drauds, var kļūt par izmēģinājuma mērķi pārākai tehnoloģijai. Piektā atklāsme parādās streitfunk. Gadu desmitiem Irāna izmantoja šo pārēju kā psiholoģisku ieroci. Ikreiz, kad uz to tika izdarīts spiediens, tā draudēja slēgt vai traucēt ceļu, pa kuru iet liela daļa pasaules enerģijas tirdzniecības. Tagad tomēr šaurums ietekmē arī digitālo ekonomiku, jo pa zemūdens kabeļiem tiek pārraidīti dati un interneta satiksme starp stratēģiskajiem reģioniem. Tas padara Irānas draudus riskantākus pašai Irānai. Jebkāda lielāka nestabilitāte Hormuzā ietekmē kuģus, apdrošināšanu, enerģētiku, bankas, tirdzniecību un sakarus. Režīms mēģina izmantot ģeogrāfiju kā šantāžu, taču šī šantāža attaisno lielāku amerikāņu klātbūtni. Jo vairāk Teherāna draud šaurumam, jo vairāk tā dod argumentus Trumpam pastiprināt militāro un ekonomisko spiedienu. Revolucionārā gvarda mēģina atbildēt ar kuģu sagrābšanu, demonstrācijām jūrā un spiedienu uz. Taču Savienoto Valstu vēstījums ir cits. Irānai netiks dota brīvība pārvērst Persijas līci par pastāvīgas šantāžas zonu. No vienas puses režīms izmanto bailes un nestabilitāti, no otras Trumps izmanto blokādi, uzraudzību, jūras spēku un startautisku koordināciju, lai ierobežotu Teherānas rīcības brīvību. Trumps neuztver Irānu tikai kā diplomātisku problēmu, viņš to uzskata par strukturālu draudu. Uzbrukums tiek pasniegts kā atbilde uz gadu desmitiem ilgušām agresijām, atbalstu bruņotām grupām, draudiem Izrēlai, spiedienu uz globālajiem maršrutiem un progresu jutīgās jomās. Vašingtona vēlas parādīt, ka briesmas ir pieaugušas pārāk ilgi un ka tagad atbilde nebūs simboliska. Šīs stratēģijas stiprā puse ir tā, ka tā nav atkarīga tikai no vienas frontes. Ja Irāna mēģina pretoties jūrā, tā saskarās ar jūras spiedienu. Ja mēģina slēpt bāzes, tai pretī stājas mākslīgais intelekts un satelīti. Ja mēģina kontrolēt informāciju, tai pretī ir orbitālais internets. Ja mēģina izmantot lētus dronus, tā sastopas ar lāzera aizsardzību. Ja mēģina izolēt Izraēlu, tai pretī ir Ābrahāma vienošanās un tuvināšanās ar Arābu valstīm. Karš atklāja daudzslāņainu ielenkumu, un galu galā tas, ko šis karš atklāja, ir vienkārši. Irāna vairs nestājās pretī tikai Savienotajām valstīm. Militārajā jomā tā saskarās ar jaunu varas formu, ko veido Trumps. Tehnoloģijas, ticība, kosmos, izlūkošana un reģionālās alianses. Režīms mēģināja demonstrēt spēku, bet atklāja vājības. Un jo vairāk karš turpinās, jo skaidrāk kļūst, ka 21. gadsimtā uzvarēs tas, kurš pirmais ierauga, pieņem lēmumus ātrāk un ielēns pretinieku no visām pusēm. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai tu būtu vēl aktīvāks kopienā. Milsons Alves.